Sveiki, mani sauc Viktors, un mēs turpinām veidot weblapu. Pirmais, kas uz doto brīdi ir vajadzīgs, tas ir saturs. Ja mēs skatāmies oriģinālā, tad te ir teksts. Te vēl mazliet citādāk noformēts teksts. Kas mums būs nepieciešams? Ja te apskatīties to tabulas lauku, tad te ir atkāpes. Un, protams, kā arī teksts ir sadalīts rindkopās, vēl rindkopās iekšā ir saraksti. Ir dažādi varianti, kā to var realizēt. Viens no variantiem ir vienkārši apskatīties lapas saturu, view page source, un no turienes iekopēt, bet visticamāk, ka tas nestrādās, jo tur visur ir piemēroti stili, bet mēs veidojam paši savu stila tabulu. Ko es pamēģināšu izdarīt? Tas ir nokopēšu šito saturu. Un tagad atveru savu teksta redaktoru. Tur iekšā iekopēju to saturu. Un tā. Protams, kā būtu loģiski to sadalīt rindkopās. Un tad mēs skatāmies. Mēs vienkārši paši pierakstīsim, kur mums ir rindkopas. Ir rindkopa atveras, rindkopa aizveras. Atkal rindkopa atveras. Rindkopa aizveras. Pagaidām to sarakstu es atstāšu tāpat. Ja būs pēc tam nepieciešams, izveidosim atsevišķu sarakstu. Tā. Atkal mums būs te saraksts. Atceraties, ka HTML rindkopas un atstarpes tiek ignorētas, tāpēc var to noformējumu uztaisīt tā, kā mums ir nepieciešams, un tos tagus pierakstīt tur, kur tas ir nepieciešams. Tā, kas vēl nepieciešams? Nepieciešams tas, ka es oriģinālo mūsu failu. Te ir jau divi tādi iepriekšējie, bet tas nekas. Es tos izdzēsīšu, jo uz doto brīdi tie nav vajadzīgi. Ir vajadzīgs tikai tas aktuāls fails. Es uztaisīju kopiju. Sanāk, ka tas ir fails. Ja mēs to atversim, tas ir vienkārši fails pagaidām bez satura. Tā. Un te būs indeks, kur es pievienoju saturu. Un es arī esmu izdomājis. Labi, pagaidām skatīsimies, kāds mums būs rezultāts. Un tagad jau, kur mēs ar tām uz rindkopām esam noformatējuši, mēs iekopējam. Un iekopējam faila indeks htm. Un te arī ieteicams kaut ko pierakstīt, piemēram, text content start. Te mēs iekopējam to mūsu saturu un arī pierakstam komentāru text, content and
Un tagad saglabāsim un apskatīsimies, kas ir sanācis. Nav slikti, normāli sanāca. Ir, protams, tādas nianses, kuras es tagad izlabošu. Pirmais, ko mums vajag izdarīt, ir te, kā redzat, ir atkāpes un teksts ir izlīdzināts pa, tas nozīmē justify, no abās pusēs, pa abām pusēm. Un vispār es domāju, ka ir nepieciešams mums izveidot klasi. Un, piemēram, atkal pamēģināsim to unikālo identifikātoru text content. Un uz doto brīdī ir vajadzīgs, lai būtu padding 20 pikseli. Tas nozīmē no augšas, no lejas, no kreisās un labās puses būs atkāpe 20 pikseli. Pēc tam būs mums text align justify, lai pa centru ir izlīdzināts. Un mūsu tā konteinera platums ir 550 pikseli. Un arī uzliksim rāmi uz brītiņu. Lai apskatīties, kā tas viss izskatās. Atveram mūsu indeks failu, kur ir konteineris, kā rakstīm div, ID ir content, kā tur mums bija, text content. Text content. Sanāk, ka visas rindkopas, kas mums šobrīd ir, atrodas iekšā div konteinerī. Vajag apskatīties, kas mums ir sanācis. Nu tā. Ir sanācis nevis tā, kā bija vajadzīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka ir atkāpe, un tā atkāpe summējas, un tāpēc mums vajag to div konteineri uztaisīt mazāku par 40 pikseļiem. To arī izdarīsim. Būs mums nevis 550, bet 510. Saglabājam, atjaunojam. Projektā viss smuki darbojas. Protams, ka visādām niansēm to es pieredēģēšu, un mēs pieredēģēsim. Dotā brīdī ir vajadzīgs tas, ka mums ir teksts ir izlīdzināts. Un, jā, skatoties oriģinālu, nu jā, te sanāk fonta lielums ir lielāks, un arī fonts ir citādāks. Tā kā mēs pamazām to visu izdarīsim. Tad, kas nepieciešams, tas ir tekst, font family, pierakstīšu Verdana, un font size 18 pikseli. Un rāmis mums vairāk nav vajadzīgs. Saglabājam. Atjaunojam. Nu jā, bet tagad jau sanāk, ka teksts, ja salīdzināt ar oriģinālu, palielu. To arī izlabosim tagad. Pierakstīsim nevis 18, bet 16 pikseli. Atjaunojam. Un tagad jau, ja salīdzināt ar oriģinālu, ir ok. Tā. Redziet, te ir saraksts netiek pareizi rādīts, un šitas
teksta gabals arī ir citādāks, to mēs visu tagad izlabosim. Tad sāksim ar to. Ko mēs sāksim? Sāksim ar to, ka sarakstu izlabosim. Kā to var izdarīt? Ir vairāki veidi, jūs varat uztaisīt atsevišķu sarakstu. Ir vēl tāda iespēja, ka teksts pārēj uz nākošo rindu. Tad visur, kur mums ir saraksti, mēs ierakstam tādu lietu kā BR tegu. Varbūt tas nav tas optimālākais veids, bet es izdomāju, ka par sarakstiem es jau esmu izstāstījis un vēlreiz to veidot, it kā nebūtu īpaši nepieciešams. Ja skatāmies oriģinālu, tad CSFX ir ar lieliem burtiem, to arī ir iespējams realizēt, vienkārši ierakstot CSFX ar burtiem tegiem B un B. Tā saglabāsim, atjaunosim, tā ne, mūsu ir te, un tā skatāmies. Jau izskatās teksts labāk, skatīsim oriģinālu, tā arī viņam arī uz divām rindām pārēja. Tā, ka tas ir normāli. Vēl šajā video, kas man palika izstāstīt, tas ir šitas teksts. Kā mēs varam viņu noformatēt. Un tas ir vienkārši. Mēs mūsu stila faila tabulā ierakstīsim tādu lietu kā P bold 1. Tas ir rindkopā ar klasi bold 1. Un te pierakstīsim vienkārši font veikt bold. Saglabājam. Un mūsu indeks failā, tur, kur ir tā rindkopa. Protams, ka te nebūs viss tik vienkārši. Mēs varam uzrakstīt klās ir vienāds bold 1. Saglabājam. Un atjaunojam. Tas pirmais ir izdevies. Un kas ir palicis, tas ir tas, ka tas mums ir konteineris mazāks. Un to var atsevišķi noformēt CSS stila tabulā, vienkārši pierakstot width mums būs 300 pikseli un tekst aligan mums būs center. Saglabāsim un apskatīsim, kas ir sanācis. Nav slikti sanācis. Vienīgais tas, ka tam jāatrodas pa centru. To arī iespējams realizēt. To mēs tagad arī izdarīsim. Ir vairāki varianti, kā var to izdarīt. Viens no variantiem pierakstīt margin left 100 pikseli. Protams, ka te pievienojot to saturu, kā jūs varat redzēt, ka te ir viss mazliet nobīdījies, visas tādas nianses. To mēs arī pabeigsim nākošajos video.
Labi, uz doto brīdī viss. Paldies par uzmanību.